Raņģika salūksnē. Nu, lūdzu, kārtējais upurs. Žanis stāv zem laivas vienkārši. Dot jums kačanrelī. Kurš vēlās zandartiņi? Cērmītes, dārtiņi, dēlītes. Dārgie draugi, ir nopietnas problēmas. Alūksnes ezerā peld beigti zandarti. Un ko tagad darīt? Ja nopietni, tad ir situācija sekojoša. Alūksnes ezerā ir atrasti vairāki beigti zandarti. Un tad ir jautājums, kas pie tā ir vainīgs? Vai nu tie ir tie zivju dūrēji, vaļālaidēji, vai tā ir kāda slimība, vai kaut kāda cita problēma. Šodien to arī noskaidrosim. Kas tad īsti ir noticies? Un es aicināšu sev blakus galveno vaļālaidēju un galveno zivju durstītāju. Kaspar. Vainīgs pats ir vainīgs. Nu, bija tā, ka mēs ar tevim bijām Alūksnes ezerā, ķērām dažādas zivis, tā skaitā arī zandartus, un mēs tur novērojām zivis ar utīm. Nu, tādu gribēja masālīt uzēst, un sapratu, ka kaut kas nav īsti kārtībā to zandartiņu. Nu, tad sākām pievērst uzmanību pamazām katram nākošajam zandartam, kur tā problēma. Un problēma izrādījās nopietnāk nekā sākotnēji domāts. Tad sākām pētīt zandartus no vienas puses, no otras, kas viņam mutē atrodas, kāda viņam ir ārējais tas veidols un kāda ir tās gļotas. Tad skats principā bija diezgan bēdīgs. Ja tā pievērsām uzmanību, tā pastiprināti, man liekas, vakarā mēs noķērām kādus 7 zandartus vai 8, tad vienam vai 2 bija plusmīdz normāls tāda kondīcija. Pārējie bija tāda salīdzinoši utainā stāvoklī, ja tā var izteikties. Viņi izstījās slikti. Teiksim, tāda arī samocīta, tā nav tāda veselīga zandarta, tāda forma varētu teiksim tā. Tad mēs paši arī novērojām, kad peld beigti zandarti, arī paši redzējām savām acīm. Un otrā lieta, ko mēs novērojām, un tas bija dzirdēts arī no vietējiem, ka zandarts pirms viņš mirst, visdrīzāk, manā interpretācijā, viņš paliek tā kā tāds zombijs un neadekvāti sāk uzvesties. Nāk uz laivu, nebaidās no cilvēka, peld ļoti seklu, peld virspusē dienas laikā. Viņam ir tāda, droši vien, ka pārējais posms manā iztēlē, kad viņš visdrīzāk iet uz to otru pusi dzīves vai mirst, tad viņam iestājās šāda kondīcija. Un, ja es tā patinu bildi atpakaļ, tad pirms kādiem 10 gadiem bija līdzīga situācija man laukos, ka es makšķerēju tur Limbažu ezeros, tas ja neatminos bija Augstrozes Lielezers, kur arī bija šāda situācija, ka es pēkšņi dienas laikā skatos, liels zandarts pie laivas piepeld. Domāju, kas pa lietu? Pagāja vēl kaut kādas pāris dienas, un es atceros, ka tas, kas saimnieks pieskata ezeru, teica, ka ļoti daudz uzpeldējuši zandarti bija. Lieli, visi lieli, ir 2, 3 tajā laikā. Tas sajiet ļoti kopā ar to, kas tagad notiek Alūksnē. Toreiz es atceros arī, ka bija tāda pati situācija arī Burtniekā, jo bija ļoti, ļoti karsta vasara, un acīm redzot, tas karstais laiks kaut kā spēlē atsevišķās ūdens tilpnēs uz konkrētām zivīm. Jā, pa Burtnieku tev ir taisnība. Es atceros, kad arī tad vainoja tur sportisti laivas un visu kaut ko. Katrā ziņā tiek meklēts kaut kāds iemesls ārējs, bet īstenībā, kā mēs skaidrojam pie Tomas zivaudzētavā, pie speciālista, tas viss ir dabisks process. Un katrā ziņā ir tā, ka mēs to zandartu varam arī patērēt uzturā, nekas tur slikts viņam nav. Pēc saņemtajiem foto un video materiāliem, mēs tur redzam tādu vienu no zivju ektoparazītiem, argulu. Tā slimība saucas arguloze. Un tiešām šī parazīta uz šīm konkrētajām zivīm ir, es teiktu, diezgan daudz. Tā invāzija ir liela, un tas var novainot zivis līdz to bojājai. Teiksim, daba tā nav sterila vide nekādā ziņā. Tur jau visi šie zivīm arī nelabvēlīgie, teiksim, tādi kā ienaidnieki, parazīti, dzīvo šai vidē. Un jāsaka, ka parazītiem ir vajadzīgi saimnieki, no kā viņi pārtiek, teiksim, uz kā barojas. Un, ja tā vide ir labvēlīga zivīm, zivju kļūst vairāk, un tas arī veicina šo parazītu savairošanos. Tad līdz ar to arī parazītiem tā vide ir labvēlīgāka, saimnieku ir vairāk, un tie izplatās. Līdz, protams,
ne visi var iet bojā, jā, bet kā tas bieži mēdz būt, ka vājākie, kam ir vājāka imunitāte, jā, aizsargspējas zemākas, jā, tad tie var iet bojā. Runājot par argulozi, tad argulai ir tieši attīstības cikls. Tā izdēja oliņas, no oliņām izšķiļas šī parazīta pirmā stadija, un tad sasniedz, kā lai saka, pieauguša īpatņa vecumu. Tas pie 20 grādiem notiek 30 dienu laikā. Ja? Un, ja mēs paskatāmies uz šī gada pavasari, kas bija silts, ja, tas ir veicinājis ātrāku savairošanās, ātrāku attīstību šim te parazītam, un mēs jau jūnijā varam novērot lielākas problēmas. Ja? Parasti tas dabā un arī zivjaudzētavās šāda situācija parasti notiek vasaras beigās, rudens sākumā, ja? Bet netipiskiem siltiem apstākļiem, ja, tas viss var izveidoties ātrāk. Zandarti, teiksim, savu īpašību pēc ir uzņēmīga suga. Ja? Te, teiksim, var minēt arī tā skaitā asarus, kas diennakts tumšajā laikā ir mazkustīgi, ja? Tātad vieglāks mērķis šim te parazītam, ja? Jo parazīts var pārvietoties no zivs uz zivi, ja? Tādā veidā inficējot, invadējot jau nākošo un nākošo īpatni, ja? Un zandartam arī, teiksim, ir tā īpašība, ka tas var teikt, nekustīgi atrasties ilgāku laiku, nekustīgā stāvoklī pie grunts, līdz ar to, kā lai saka, aplipt ar šiem parazītiem. Un, ja to ir daudz, tad tā ietekme uz zivs organismu ir nopietnāka. Šies te argulas pārdur ādu, barojas ar asinīm, ja, veidojot mikrobrūcītes, kur var pievienoties sekundārā infekcija, kā arī ir šis parazīta toksiskā ietekme uz zivi, līdz ar ko zivī novārkstot, mēs pamanām tādas netipiskas, teiksim, uzvedības pazīmes, ja, kā jūs teicāt, ka zivis droši peld ūdens virspusē blakus laivai, piekrastēs, ja, nu, kur bieži vien, kur vējš viņas aizpūš, ja, tā kā, nu, novērojam netipisku uzvedību. Dabiskos apstākļos tas nevarētu būt 100% nāvējoši. Ja? Vēl es domāju, ka tas ir saistīts arī ar šo nārsta periodu. Zandarts nārsto maijā, ja, līdz jūnija sākumam. Šai laikā zandarts ir pakļauts stresam. Ja? Nebarojas, tomēr tas nārsta process saistās arī ar ietekmi uz veselību, uz zivs, kā lai saka, imunitāti, un pievienojoties vēl dažādiem negatīvajiem apstākļiem, tā skaitā dažādiem parazītiem, argulām, zivju dēlītēm, ja, tas vēl vairāk var novainot. Ja. Un, kā es teicu iepriekš, šie te vājākie īpatņi var aiziet bojā, ja, bet es nedomāju, ka tas skars pat lielāko daļu no tās populācijas. Te es makšķerniekus gribu nomierināt, ka cilvēkam, lietojot šādu zivju uzturā, pilnībā nav nekāda bīstamība. Ja, cilvēkam šis parazīts ir nekaitīgs. Ja, protams, novājināta un ja sekundāri pievienojas dažādas infekcijas, slimības, ja, tad tīri tādu zivi nevajadzētu lietot uzturā, bet atrodot dažus vairākus parazītus, ja nekāda bīstamība nebūs, ja, jo jāsaka, ka šis ir viens no tiem parazītiem, kurus mēs varam redzēt ar neapbruņot aci, ja, jo, kā es teicu iepriekš, dabā ir ļoti daudz parazītu, ja, liela daļa ir, teiksim, vienšūņu organismi, kurus mēs varēsim atrast tikai mikroskopā. Ja? Tā kā ieraugot dažus īpatņus, nav jāceļ panika, jābaidās, kā tas ir, un jābaidās par to, ka tas būtu kaitīgs cilvēku veselībai. Noteikti ne.
Protams, viens no stresoriem ir šis parazīts, otrs ir arī šī te noķeršana un atslaišana zināmā mērā, atkarībā no apstākļiem, cik liels stress. Ja? Bet, ja mēs notīram, ja, teiksim, uzmanīgi šos te parazītus un labāk iznīcinam, nevis palaižam ūdenstilpnē, ja, jo viņi turpinās dzīvot, ja, tas individuāli zivī palīdzēs, ja, bet, protams, nevajadzētu censties to darīt ar kādu, teiksim, dvieli, lupatu vai tā stipri berst, ja, lai nenoberstu, teiksim, nenotīrītu zivī šo te dabisko aizsargslāni gļotas. Ja, tā, ja to dara uzmanīgi, neilgi, neturot zivi ilgi, teiksim, tur uzķeramajā tīkliņā, ja, vai gaisā, ja, tad, teiksim, jā, tas individuāli zivī var palīdzēt, atvieglot dzīvi. Nu jā, redzi, ir tā, ka mēs esam faktiski pa šiem 4 gadiem nočipojuši ap 700 zivīm, un tā pa lielam jau mums ir apmēram redzams, kādi tie zandarti ir, vai viņi ir dzīvīgi, vai viņi nav dzīvīgi. Un, nu, es teiktu tā, ka tas galīgi neligāja kopā ar to, ka tas būtu vainojama makšķerēšana, jo zandarti alūksnē ir izteikti dzīvīgi. Jā, ja salīdzina zandarts alūksnē ar zandarts Rīgā, tad zandarts pa alūksni kustās daudz dinamiskāk ikdienā, nekā viņš Rīgā varbūt tās atrodas konkrētā dziļumā. Līdz ar to izvalkot alūksni zandarts ir visšustrākais, var teikt, vislabāk atkopjās, ka viņi ielaiž ūdenī. Ja ir pamanīts tie, kas ķēruši alūksnē zandarti, viņš laiž vaļā, viņš katru reizi ar pilnu jaudu principā iet projām. Un Rīgā, piemēram, vai šajos ūdeņos ir daudz savādāk situācija. Bieži šos zandarts, kas izvilkts, viņš švakāk aiziet, teiksim. Atkarīgs no konkrētās zivs. Ja jau pa alūksni runājam, tad izstāstīja situāciju, kāda tagad ir, jo alūksnē arī ir ar biočipiņiem ir nočipoti zandarti. Arī tagad, kad mēs copējām, tad ir vairāki noķerti, arī atkārtoti, un tagad arī būs jauni sačipoti zandarti. Un interesanti būs tas, ka mēs arī paskatīsimies nākamgad vai rudenī, arī kādi no šiem te, kam ir tās utis, kā viņi ir izdzīvojuši un nav izdzīvojuši. Tā pastāstīja, kāda tur situācija tām čipotajām zivīm. Tātad, kā tu minēji, tad mums no 700 apmēram nomarķētām zivīm, kas bija uz pagājušā gada beigām, 97 ir nomarķētas alūksnē zivis, 35 zandarti un 62 līdekas. Šogad ir apmēram vēl 15-20 zandarti nomarķēti klāt, kas ir diezgan liels skaits priekš alūksņu. Salīdzinoši zandarti tur čipo maz. Interesanti ir tas, ka 4 zandarti ir noķerti atkārtoti. Tas ir apmēram 10% no visiem nomarķētiem, un mums ir noķerts 7 atkārtot noķerts līdekas alūksnē, kas arī ir apmēram 10%. Tātad 10% zivju alūksnē tiek noķerts, vismaz pēc, kas mums informācija pienāk, ir atkārtots. Vidējais izmērs zandartam interesanti ir 74 cm. Alūksnes zandarts ir paliels, un līdekas vidējais izmērs arī ļoti liels, 97 cm. Tā kā tas ir virs vidējā mūsu čipojumā tās robežas, tā kā alūksnē ir ļoti liels zivs. Kas ir interesanti, mēs nomarķējām speciāli 2 zandartus, kas bija ļoti ar tām utīm, un palaidām vaļā, lai saprastu, vai šie zandarti atkopsies. Un ja kāds noķer šo zandartu ar šiem čipu numuriem, tad tā būs ļoti vērtīga informācija, vai tā zivs var pati atkopties vai nevar atkopties. Attiecīgi, ja viņai kondīcija ir diezgan slikta. Un abi šie zandarti, visi, kas tika nomarķēti, arī tika nofilmēti, kāda viņam ir tāds stāvoklis. Jo ļoti daudz bija zandarti arī, kam bija mutē šīs te utas iekšā, ne tikai ārpusē, bet arī iekšā. Tad vēl 2 interesanti gadījumi, kas mums bija alūksnē arī. Viens bija, šogad mēs ar Armandu noķērām 74 cm zandartu. Šo pašu zandartu bija noķēris makšķernieks Kaspars Tenters gadu atpakaļ, arī tieši gadu atpakaļ, un zandarts praktiski nebija paaudzies, kas ir interesanti. Tas nozīmē, jo vidējais izmērs arī ir tāds alūksnē, 70-75, viņi ļoti lēni aug. Mums ir viens zandarts alūksnē tikai, kas ir sasniedz 85 cm, un diezgan reti ir zandarti, kas ir 80 cm, pārsvarā tāds 70-75. Un otrs interesantais līdeka gadījums, kas vispār ir unikāls. Mums ir Ingus Ozoliņš noķēris līdeku 21. gadā, 29. maijā, kas bija 89 cm, un mēs viņu noķērām atkal šogad, pēc 3 gadiem, un viņi bija gandrīz 1,1 cm. Situācija bija sekojoša. Noķērām metrīgu līdeku, Kaspars pareizāk sakot, un tur jau ir čips, vecais. Pasīsimies, kad viņu ķerts pirmo reizi.
Nu, 10-11 centimetri, principā. Viņa bija paaugusies pa 3 gadiem. Tā kā 3 centimetri gadā apmēram alūksnē. Nu, Lielā. tas ir daudz vairāk kā vidējais, kā mēs redzam Rīgā aptuveni, kas ir centimetrs pusotrs gadā, ja tādas metrīgas aptuveni līdakus, pusotrs centimetrs līdz centimetrs pieaugums. Nu labi, skaidrs, redziet kā ir ar to dabu. Nu, viņa daba dara tā, kā viņa dara. Mēs varam tikai novērot un kaut ko darīt. Un ko mēs darīsim tālāk? Tu ej atpūsties, jo tu esi visu nakti ķēri zandardus, bet mēs aizbrauksim te padās vakarā strītiņā, kā saka, no krasta paķersim asarīti vai varbūt kādu vēl zīvi. Liekam jaunu bildi iekšā. Vairs nav Kaspars, man blakus, bet ir man draugs Jānis. No vārnu kroga. No vārnu kroga. Bet neteic, kurā pusē? No kādas upes? Jā. Būs vakara copīt. Es pat nezinu, ko jums solīt, ko nesolīt. Kaut ko noķersim? Būs tā, kā tu teici vienā raidījumā. Pamēģināsim, kā ir šupuļu krāslā stāvus, jo mēs tagad esam plus 30 grādos noķert zivis, būs baigi grūti. Jā. Nu, ja kas, tad peldēsimies. Paķersim tautas metodēm. Es zinu, ka Jānim ļoti patīk, un viņš arī māk ķert, un to mēs pārliecināsimies. Cerams, ka uz rotiņu, bet es savukārt varētu parādīt mikrodžiga tehniku. Mazu varbūt ābecīti, kaut kādas lietiņas, un katrā ziņā tu man droši uzdod jautājumus, un es, kā saka, palīdzēšu un izskaidrošu. Nu, tāds tas plāns, un kāda asarīte jau tā noķers varbūt. Cerams. Nu, jā. Sāksim ar mikrodžigu, tu man uzsiet tā kā vajag, tā kā pa īstam. Jā, labi. Tā kā pie skolotāja, uzsiet tā kā vajag, nevis tā kā māceklis siena, bet tā kā pa īstam siena. Nu jā, te jau rekur ir. Redzi jau kļūdas jau tagad manas jau. Jā, auklu pareizā ir. Auklu pareizā. Jā. 0,4. 0,4. Te ir 0,22. Izskatās. Pavadiņš labi, jā. Tas ir visi labi. Un tad te ir rekur errors liels. Nu, ja mēs ņemam mikrodžigam, tad šitādas tas sēnkurs, tas būs pat raku. Nu, šito mēs tūlīt nomainīsim, es tev iedošu. Pat uzsiešu tūlīt tev. Pavadiņas garums kaut ko nozīmē? Nē, Man ir kaut ko 3 centimetri varbūt tās. Nē, tas ir tev tā kā būtībā pa īsti. Tā pavadiņa šī tie. Viņa jau ir kā pavadiņa, strādā arī pret tā, lai pa zālēm, ka mēs velkam pret gliemezīšiem, lai viņa nenodeldējās. Jā, te būtu startā vēlams kaut kādu metru spiesiet. Tu man nepatīk mesti, man tas mezgas caur to sīko caurumiņu. Bet te jau tev ir pareizs mezglis. Man tur ir pareizs mezglis, bet man nevienmēr sadodās izdoties pareizs mezglis uziet. Mikrodžigam tev nevajag nekādas griezulīšas. Vajag būt maksimāli. Piekrīt, jā. Maksimāli šito te rekur. Viņš maksimāli. Tik tā, lai es bez brillu varu ieraudzīt. Man uz pirksteņu es mācīšu vispār attaisīt. Šitie ir tādi diezgan salīdzinoši mīkstāki. Man ir tādi vēl cietāk. Nē, cietāko nevajag. Man nebūs tik liels zivs, lai var attaisīt. Pat bez brilles var attaisīt. Rekur ir, redzi, jā, te ir rakstīts professional. Professional. Tagad pamēģini šito. Knapi, jā. Neataisīt. Neataisīt? Nē. Nagu var aplaust visu kaut ko, bet nevajag. Es nav profesionāls, man parastāku, ko mīkstāku lūdzu. Realitāte ir tā, ka šitas te ir ļoti ciets. Tur ir jāiesprings, lai viņu attaisītu. Varbūt, kad tiešām tu ej uz sportu, un tā tad tev ir varbūt ka labāk tāda. Kāpēc tev sportam vajag cietāku? Nē, vienkārši tev mazāk iespēja, ka tev viņš attaisīsies nejauši vaļā.
Nu, kā tad viņš var tā? Var. Var, jā. Jā. Nē, šitie te VMC ir ok. Ikdienai pilnīgi normāli. Un rotiņam tīri labs būs. Rotiņam viss tīri labs. Nu, tagad, šitas jau godīgi sakot, ja tā pēc pilnīgi pēc fenšuja mēs ņemam, tad varbūt, ka tā karabīna ir drusku pa liela, bet es zinu, ka tu vienkārši ar mazāku netiks galā. Rekur, es uzsēju, kā man ir. Rekur. Kur te man ir? Rekur ir mana. Kas ir tā kā īstā mikrodžigam, jā? Jā. Man ir šitā. Čut ar tas viens Nē, viņi pa divu izmēru. Šitas ir 3.0, šitas ir 0. Un tu gribi teikt, ka tu varētu noķert šo mazo karabīnu daudz vairāk dzīvnieku aizsatopu? Tā kā viņas visticamāk, ka nekāda starpība nebūtu. Bet tā kā viņas būtu galīgi tīzlas, ka es viņas tur ar milzīgām, ilgām vilkšanu pa grunti un sekundēm, ka tam dzīvī ir laika apskatīties, tad, protams, būtu starpība. Šitajā gadījumā āķis ir priekš šitāda mānekļa pilnīgi adekvāts. Bet nepareiz uzdurs bija laikam. Nē, te jau uz šito kustīgo āķi, tur jau neko tu tur nepareizi nevar uzdurt, jo viņš tāpatās staigās. Nē, šitas te tev ir ļoti pareizi, tā priekš. Labi, jā. Grami man ir 5 grami. Grams tu izvēlies ar 3 gramiem es vakar mēģināju, es nemāklu. Es vienkārši neredzu viņus. Nē, tas ir treniņš tev. Jā, varbūt, kad nebūs tāds vējš. Varbūt tās, jā. 5 grami, protams, ir optimāls. Principā, ja jūs sākat, tad, protams, kad 5 grami, tad, pa lielam un 5 grami mikrodžigam būs ok. Jā. Teiksim, šitien seklumā, ja es jau zinu, ka te ir seklas, tad droši vien, kad es liktu 3. Bet, ja jāmet tur dziļumā, tad, tāpēc ir sagatavot vairāki. Šitas pagaidām tev ir kārtībā, rekur. Šitas tev ir ķīnietis. Tad. Pagaidi. Šitas tev ir ķīnietis? Nē, tas ir tāds pats kā man tev. Nav? Nē. Man no manas kolekcijas. Jā, bet reku man ir šitas, bet tas ir tāds pats. Šitas tev ir no Ķīnas atnāca. Protams, kaut kur. Jā. Tev ir larva. Šitas ir larva. Oriģināls. Tas ir larvas kas tā ir? Leiši? Ukraiņi. Ukraiņi? Jā. Pareizi. Jā. Ņem tev. Paldies. Noderēs. Ko vēl dosi? Gan jau laika gaitā varbūt kaut ko iedošu vēl. Nē, zini kā vajag? Nopelnīt vajag. Kādu zīvi noķert, tad dabūt. Prasi. Wow. Prasi. Tā. Labi noliekus. Man ir gatavs manā viltīgajā kastītē salikt gan wobbleri, gan... Es tos parādīšu. Te man rekur jau ir salikts, jā, te rekur ir 3 grāmiņi. Ko tu lielies ar savu kastīti? Tev ir lielāk, man tāda pati ir. Tik drusku mazāk. Jā. Nē, es vienkārši ādi, kad vajag sagatavot. Jā, pilnīgi pareizi, labāk sagatavot visu. Sagatavot dažādas svaras. Jā. Viss un arī pilnīgi pareizi. Ir šitāds te cieto, šitādu, no kustīgo. Jā. Kustīgais tālāk lidos. Kustīgais tālāk lido, jā. Jā. Labi. Cietais atkal smukāk iet, viņš šitā te pa smiltiem iet, tāds smiltis, mēs cerams, ka uzfilmēsim. Priekš zandarta varēs kaut kādu garāku āķi uzlikt priekš šitā te? Jā. Tas vakarā. Ja mēs līdz tam nodzīvosim. Ja mēs iztiksim, jā? Jā. Ok, labi. Visu zālīt. Te ir var, teiksim, tās, tu var sabērt. Šitā tos mazos mēsliņus, kā saka, sabērt šitien iekšā. Kas tad tā pa firmu tev ir? Kur ir? Tā ir slepenā, to neviens nedrīkst zināt. Viņa pārāk labas lietas tājas. Johaitī. Ciet. Nē, te man bija noslēpts. Te man ir noslēpts pavadiņas, kaut kāds zibaits, rapels kastītē. Labi. Kas attiecās uz mani, tad kāds ir tas pats, kas bija foreļu sērijā. Es zinu, ka šitas ir foreļu kāds. Forelēm, foreļu wobbleriem, bet man viņš patīk mikrodžigam. Piemērots. Un tad otrs
Otrs darba zirgs, garais, kuru var izmantot atvadam, ar kuru es iepriekšējā sērijā mēs ar tumsā ķēri. Tad es varu uzlikt kaut kādu woblerīti, teiksim, piekabināt atvadu. Nav nekā, bet kaut kas ir. Kā dropšotas. Jā. Ja pirmā zivs noraujas, tad ir cauri, tad var braukt mājās uzreiz. Nāc šurpu. Viņš tur kamēr izvilks. Jā, piekabināt visu kaut ko. Perč, rekur, Psycho perč. Akuma. Es taču uzlikšu šo woblerīti. Vispār, tā, kad tie astari ķērās un bija normāli, tad uz šiem te pašiem foreļu wobleriem vispār baigi labi ķērās astari. Jo viņš ir grimstošs, ka vajag pagremdē. Te jau redzēs, nav ko tur runāt tik dārgi. Mēs jau te esam ārprātīgi entuziastiski, bet tur jau jāņem taisnība. Šodien man mašīnā rādīja 36 grādu. Tā kā, droši vien kaut uz pašu vakaru tur pēc saulrieta jau būs, bet vai mēs izdzīvosim, tad redzēt. Vecais rotiņš, Kas te notiekās? Nebūs uz to mikrodžiku, būs uz rotiņu. Gaišais, tad ir jūrnieks. Paskaties, kāds smuks, kā mums gaismiņā redzi. Zaļš, smuks asarīts. Es jau domāju pēc tiem kliedzieniem, ka tur ir nāk ārā 45, ja? Tas ir pirmais kliedziens. Un kā te paņēma ko? Interesanti uz tievo makšķerīti. Tad noraustīja galu tikai tā. Ņem. Tā ir šito jau tev tīkliņā, ne? Jā, tīkliņš ir. Pēc tam lādīs vēl, lai var parādīt operatoram, kas ir noķerts. Vai arī operators apēdīs. Jā, vai kaimiņam jāparāda. Asari daudz, met ko grib. Jābrauc mājā. Tas ir izlemts. Te bija 2 asari. Viņa tiem motoriem tos asars aizdzen projām. Kamēr skolotājs projām, tikmēr skolnieks ķer zivis. Un atkal visi 3 āķi lūpā. Visi 3, tāpēc nenorāvās. Tas priekš operatori jākrāj. Nav liels, bet forši. Parādi to ziltiņu te. Lodzo. Tam jau spīd cauri ko pilnīgi, ne? Bet noķer tādu. Bet rotiņš jau ir aizliektais. Labi, mēģināsim vēl varbūt tās kādu. Šitais nav sejš pats lielākais, bet tomēr ir. Kāpēc? Pagaidzi tīkliņu paņemšu stūtās. Kādi? Tīkliņš gatavībā. Kur ir? Nē, šito jau vilks tāpatās ārā. Vai tad? Es domāju, tur slepenais ierocis, ja tur lielā zivs kaut kur ir. Jau kaut kas tur bija. Mēs šitā varam līdz rītam šitādā pozā gaidīt. Tāda ir, ka pātra nav vēl 7. Nē, pagaidi. Asari no 7 ķerās tikai. Tie 2 bija iebraucēji no Jūrmalas. Es gribēju tevi tur piekrāpt. No muguras tev var ritka noķert asari. Tāds tu esi.
Runājam, ka būsim kopā guļam maisā, nebija šī te šupuļu tīklā stāvas. Bet jau grib piekrāpt. Tev ir, ka brauc jakta garām, tad ir taču tā kā stāvus. Motorlaivas mazāk viņi saradīsies. Atnāks. Bet kāpēc, lai viņš neēd? Es nesaprotu. Tas nozīmē, ka viņš tur nav. Nebūtu to ar operātoru, tad būtu bijis. Vakar tak bija viss. Nē, no šitādi jau nebija. Es izķēru, ka man bija 7 metieni, 7 zivs, pēc tam pazud viņas. Jā, bet diez kāpēc viņi pazud ko? Tāpēc, ka izķēru viņas. Ko tu ķēri? Tu tak man teici, ka šodien nedrīkst ķert. Pati viltīgākā. Viņš bet ir. Sistēma strādā. Tu paskaties, kā viņš māk. Nav lielos es vakar izcīru, protams, man tas ir jāsaka. Bet kaut kas uzkāds. Jūs redziet, kā viņš ir samācīts? Jūs redziet, kā viņš ķer? Ko te? Zivtiņu, ķeseli. Operātoru. Kā viņš ir samācīts? Kā viņš ir samācīts? Ķer visos veidos. Nu jā. Es tur pamēģināju, tur, kur motorla aizbrauc, tur nekā nav. Nu jā, atvadiņš. Atvadiņš jau ir, ja būtu jāizvēlās viena tēma no krasta, tad droši vien, kad atvads arī būtu vispareizākais, jo tu var aizmest tālu un ķer viņš zivis. Nu, praktiski visas. Tāds. Ot tas būtu kādreiz, kad nokrist vai neiekrist. Jā, nu to jau jūs visi gribētu, kad tik ievēl tos iekšā. Ui, tā būtu labi, ne? Jā. Reitings uzreiz raidījumam paceltos. Tev tie mikrofoni ir ūdens droši? Vēl griezdamies. Šitais vēl mazāk. Ārparāts, nu. Jaunatne. Jā. Skolniekiem ķerās tikai mazi asarīši. Nē, no tieši iemet uz stūrīšu, ne? Oi. Pat cik Jānis teica, ka man būs jāpērk mikrofons, tad es nekritīšu iekšā. Tā jau varētu arī iekrist. Nu jā. Silts. Nu plāns tāds, aiziesim, apskatīsimies kaut kur te blakus. Nu tagad izstās viņi tādu izmētātu, re, kur šo ieliksim tūlīt maisiņā, krātuvītē. Un tad aiziesim. Re, kur mums jau ir gārnis, nē, tas nav gārnis, tas ir pasties baltais kaut kāds putns. Viņš mūs tur jau gaida. Aiziem tur. Te saņemiet, jā, haidi ar ārā. Saņemiet. Tas ir monstrs. A ko ielaidu pie trepītēm? Ev, reku nāk lielais. Nu, kā tas saucās? Tas saucās, ka asars aizsargā savu midzeni. Viņš grib ar vēdru vai ar zodu aizsargāt, dzīt mani projām. Šoreiz neizdevās aizdīt. Čau! Nē, es negribu būt tas, kurš peldēs. Bet viņš tur bija.
tik liela zivs, ka jātur uz pirkstiņa. Tas ir līmenis. Tur kaut kas grāmstīja, nu tad es uzlikšu to maziņo. Mazo nimfiņu. Un tad vispār jau arī liela asar šito ēd. Uj. Pētnieks viņu atlaidīs. Nu, kungs, kā te noķert to zivi? Ko? Upe. Upe? Naktī. Un tad būs. Nu, tā. Naktī. Es jau neesmu. Man patīk naktī. Skaidrs, nav tagad nekā nav? Bija te pāri reizi galvā. Tā ir. Es to buļu zinu no galvu. Skaidrs. 40 gadu pašējot. Rāģiņš arī, ne? Jā. Mani jau viss pazīst. Kā radio skan, tad Andets ir. Nebūs. Ap kādiem 11:30 ir teātrā. Breks. Vai kaut kā nespirinās tā kā vajag. Tas ir draugs. Nu, bet pasties, viņš gribēja apēst šito tārpiņu. Kamēr tas lielais asars mostās, kur aktualitāte par buļļupi, jo mēs esam buļļupē. Redziet, paskatieties tur, kur tagad buļļupē, kur ieiet Daugavā, ja? Tur, kur stāv joprojām kara kuģi un visas militārās tehnikas, tur šobrīd ir slēgts rajons, tur nedrīkst atrasties. Nu, sanāk, ka vairs nevar braukt cauri, tev ir, ja tu gribi izbraukt uz jūru, tad ir jābrauc caur Loču kanālu. Nu, šobrīd tur ir aizslēgts. Nu, sarkanā zona, līdz ar to nedrīkst braukt cauri. Nu, tā, kāda vēl mums ir jaunums, starp citu makšķerniekiem ir savā ziņā tāda laba un priecīga ziņa, ka zvejnieki, tie, kas ir pašpatēriņa zvejnieki, piemēram, Opīts, kurš dzīvo tur ezera krastā, kuram ir atļauja ielikt tīkliņu, šobrīd visiem pašpatēriņa zvejniekiem ir tieši tādi paši limiti kā makšķerniekiem. Agrāk viņiem bija savi limiti, bet šobrīd visi mēs esam, kā saka, vienādā kategorijā ar vienādiem limitiem. Nu, tad tie, kam tur ir pašpatēriņa zvejnieki, tad tie ir, ka pieņemsim, kā saka, kāds tur dzīvo ezera krastā, viņam ir tiesības dabūt atļauju uz nelielu. Es nepateikšu no galvas, cik liela murda, bet katrā ziņā šādi te. Tātad viņi nedrīkst ne pārdot zivis, ne realizēt tieši tādi paši noteikumi un limiti. Un vēl, ja jums patīk baudīt dabu un makšķerēšanu kopā ar ģimenēm, tad 27. jūlijā Jelgavā ir makšķerēšanas festivāls ģimenēm. Un tur ir ieeja bez maksas, nav nekas jāpiesakās. Vienīgi jūs varat aiziet uz makšķerēšanaskarte.lv Facebook lapu. Tur ir pasākums un līdz ar to tur varat apskatīties. Tā kā visi laipni aicināti un varbūt, ka tiksimies tur. Redz, kur šitajā te viltīgajā kastītē, apmēram šitā man plus mīnus, tā kā es eju strītā, tad man ir šī tāda kastīte sakomplektēta. Vobleri daži, vispār tev roteņš trūkst. Bet kas ir tā gudrā doma tāda, ka te ir tas mīkstais. Ja jūs, protams, izdomājat gumijas likt kopā vobleriem, tad tas galīgi nav prāta darbs. Jo tad āķiem būs beigas 3 dienās, bet šitien te ir tā viltība, ka viņš ieķerās iekšā, un tad man te vienā pusē vobleri. Vismaz no rīta bija, tur no rīta bija vienā pusē. Tad dienas laikā viņš pārvietojas. Tad dažādi svari. Tad vēl ir, protams, kad
kaut kāda vieglā gumija, 5 grami, ko var uzmest tur, nezinu, uz vakara zandartiņu, piemēram, tā kā mēs bijām Koknesē. Nu, te jau arī viņš var iznākt, nu, tā, un tad, protams, vēl arī čaterīt slavenais. Vienreiz te vienu vakaru labi izvilku, kad paša siena velk un hams. Un citreiz viņi paņem. Starp citu arī tie paši zandarti, zandarti vakarā arī ņem šito vienkārši lēni velkot pa dziļumu. Tā kā stūrīši tur jāsēž. Viss ir labi aizņems lūpas uzkrāst. Šito man breksis galīgi saēda, uzlikšu citu. Un šitas ir interesants, jā, viņš tāds pasīvs māneklis, vispār man viņš rudenī vēlā un pavasarī larva. Šitāds te. Es parādīšu, kā viņš ūdenī staigā, ļoti interesanti tāda, nu kā viņam tā spēle veidojās. Kā pasīvs asars, tad šitas te ļoti labi nostrādā, sevišķi rudeņos pavasaros. Principā var atstāt, teiksim, uz 4 sekundes pauzi. Nu, ja viņš tur ir, viņš pagrābs. Nu. Un šitas, protams, ir iespējams arī tikai tāda pasīva. Nu, tāds, tas māneklis tā kā peldošs drusku. Larva. Nu tā, šitā te viņš arī iet tā kā kustonīt. Nu, tā, teiksim, dzīvē, protams, mēs viņu pairaujam ātrāk. Jā, čik. Opā! Tu redzējies, jā? Jā. Tieši uz to stūrīšu arī uzmet. Kur es te teicu, jā? Un nāk kur tu man teici? Un nāk griezdamies. Nu, nā. Jā, ļoti labs. Tas jau pat ir esns. Tas ir esnākais šodien. Un sēdēt tajās zālēs. O! Nu, tā beidzot ir kāds asarīts ar noķerts uz šito te. Nu, ja kāds asarīts, jau bija arī breksis. Breksis neskaitās. Ko tu jūs domājat, ka es jums meloju, ka šitas ir arī vērņaks ir? Nu? O, tāds kustāts. Boļļups variants. Nu, bet redz, es taču teicu, ka nevar padoties. Teici, skolotājiem vienmēr taisnība. Padoties nevar. Smuks? Un uz šādā te. Es jau cerēju, ka tur būs zandarts, bet nu, asarīts ar labs ir. Pasties kaut kā. Nu, uz voblerīt arī ir viens. Nu, tas izmērs ir kāds ir. Žasies baigi līdzīgai pēc krāsām, ne? Tā kā gandrīz bračka šim ir. Pilnīgs brālēns tas ir kaut kāds. Jā, bet pat taču, ne? Šitie vismaz godīgai makķernieki. Nu, godīgi brauc par šejienu, tā kā būtu jābrauc. Šeit ir ātruma ierobežojums, 1 un 0 sports. Tas nozīmē, ka nevar ar ūdens moķiem te ālēties. Šitie visi, kas te gāja garām, ko jūs redzējāt. Visi, jā. Principā te viņiem visiem ir sots. Tā kā, nu šitie buļļupēja posms, kur nedrīkst nodarboties ar sportu un braukt ātri. Brāgdams nāk ārā. Vai tas būs zandarts? Jā! Tu teici, nebūs. Skolotājs, ja tomēr skolotājs, nekā nepadarīsi. Es viņam, saprot, es viņu mocu, saku, nebūs nekāda mājās iešana, kamēr zandarts nebūs noķerts. Malacītis. Nu, redz kāds viņš. Jā, labs mokiņš. Šitas ir tāds, kā mēs šodien redzējām zivju audzētavā. Mērā nav
Bet gan jau kaut kad būs. Kaut kad izauksies varbūt tās. Nu jā. Nu, otru fēnu. Nu, paldies tev, Zandartiņ. Nu, vecais, Nu, ko teiks? Pasties uz cilvēkiem pēdējo reizi. Kāpēc pēdējo reizi? Tu jau gribot prom iet. Es gribēju šodien projām iet tikai, bet ne pēdējo reizi. Šodien pēdējo reizi paskatīšos. Mēs uz nakts copi nepaliksim? Nepaliksim. Varētu jau palikt uz nakts copi, ko ne? Nē. Nu labi, nu, bet es jau nesolīju baigi daudz zivis. Bet viss tikai pēc Visas ir. Breksis ir, pusbreksīts, aser ir, zandarts ir. Nu jā. Nu, izņemot līdaku. Nu, līdaku būs nokašo reizi. Un uz mikrodžigu var noķert. Uz mikrodžigu var noķert, jā. Jā, un vislabāk uz rotiņu. Tā kā, paldies tev. Paldies tev, jums visiem paldies. Un visiem mums, jā, nu vispār jau. Es droši vien, kad vēl iemetīšu uz Zandartiņu, tā, kad tu aizies. Jā, nu, bet jūs aizspiedīs pēc tam vārtiņas. Jā. Bet jūs iespiežat kādu laiku beidzot, jā. Un, protams, kad apakšā aprakstā, kas skatās YouTube'ā, ir visas šitās lietas, kas mums noderēja. Linki, kam interesē, skatāties, pētat. Jā, un skatāmies tās utis vispār. Mums bija utaini Zandarti. Šeit nav. Šeit nebija utaini. Šitais nebija pēdējais. Nu jā. Bet jums bija, kur jums bija? Alūksnē? Alūksnē. Šeit tā kapsējās ar Rīgu. Rīga. Teiksim, Jūrmalu. Starp Rīgu un Jūrmalu. Nu jā. Jā. Labi, paldies jums.